Sveicināti! Man prieks, ka uz šo sarunu ir piekritis atnākt un parunāt par mūziķu profesijas garoziņu un saistībā ar jauniem aktualitātēm par izdienas pensijām. Kaspars, kurš ir Latvijas Nacionālās simfoniskā orķestra trombona grupas koncertmeistars. Jā, sveiks, Marek. Šobrīd jau mēs vēl tikai apspriežam tādu kā piedāvājumu no ministrijām par izdienas pensijas reformu, bet jau šobrīd tā tendence neizskatās labi. Es pat teiktu, tie jau ir tādi kā kapu zvani nedaudz nākotnes mūziķiem, jo bez izdienas pensijām es stipri šaubos, ka tā jau nemotivējošais atalgojums motivēs vēl piedalīties mūsu profesionālajā mūziķu dzīvē, kāda iesaistīties darba gaitās. Kāpēc? Varbūt tu vari padalīties, kāds tev ir darba stāžs, cik tev ir gadi, kā tu jūties pēc šiem nostrādātiem darbiem orķestrī un vispār varbūt tā? Šobrīd es esmu 22 gadus nostrādājis šajā mūziķa profesijā. Sāku 2002. Gadā Puteja orķestrī Rīga, bet vēl pirms tam ar mācībām saistīgi. Sāku mācīties 10 gadu vecumā šo profesiju un mērķiecīgi jau apzinoties, uz ko es eju, kādi ir nosacījumi, kad ir ne pārāk varbūt atalgota tā profesija, bet ir iespēja, iziet izdienas pensijā, ja vairs nav iespējams tādā augstā kvalitātē turpināt profesionāli spēlēt. Tāds kā drošības garants nedaudz nākotnē. Šī brīdī tas viss ir sašūpojies, tā sistēma, kas kaut kādā ziņā visiem bija skaidra un saprotama un kas atbalstīja dažādos aspektos, izejot izdienas pensijā, profesionāli mūziķi, viņi turpināja tāpat pedagoģijā, kurš arī nav atalgots īpaši darbs, bet kopā ar izdienas pensiju un pedagoga algu vēl kaut kā turpinājās tas viss tāds liels tāds kultūras ritenis, kas gāja kā uz priekšu šādā formātā. Šobrīd es nezinu, kā nākotnē tas izskatīsies, jo pagaidām neizskatās tur, kad būtu kaut kāds aizvietojošs mehānisms izdienas pensijām. Vismaz nekāds šobrīd netiek minēts. Un patiesībā, ja vēl kapu zvani šī brīdī ir, es ceru, ka nepieņems šādu muļķību. Tad, ja pieņems, tad es teiktu, ka pie mūzikas akadēmijas jau arī ar visu sēru maršu varētu. Bet ko tu varētu padalīties? Tu pateici, tev ir 22 gadi stāsts nostrādāts. Un ko tu redzi? Varbūt, ja pašam grūtāk kaut ko sevī pamanīt, bet vienmēr uz citiem kolēģiem vieglāk pamanīt, vai arī ko tu redzi, kā notiek. Jo parasti vēsturiski izdienas pensija viņi ir piešķirt pa dienestu. Tas nākās arī no militārā, ka tur ir kaut kāds mentāls un fizisks kaut kāds slodzi, kas ir augstāka, vairāk nekā citās profesijās un kas būtībā saīsina to kvalitatīvo darba mūžu. Katram instrumentam, ja viņu profesionāli spēlē, tas ir kā sports, principā, kur ir jātiecās katrā koncertā uz visaugstāko rezultātu. Un arī sportists nevar ļoti ilgi visaugstākos rezultātus demonstrēt savā karjerā, un tas mūžs profesionālais ir tomēr arī sportistiem ierobežots, tāpat arī mūziķiem. Bet katrā instrumentu grupā tie nedaudz ir savādāki, varbūt tie apstākļi, kuriem tu esi pakļauts, kādām nērtībām, pieņemsim. Visizplatītākais, protams, ir visādas locītavu sāpes, muguras sāpes, tur velk uz vienu trombonē, ka tāds smagums. Drausmīgs lauziens, priekšu, tā teikt, smagums un trombona gadījumā. Violēm tur vēl savādāk būs, kaut kādas nesimetriskas, tur pārslodzes. Un tāpat jau mēs tur visi regulāri cenšamies pie fizioterapeitiem, masāžām un visu kaut ko iet, kas, protams, maksā kaut ko un tā. Bet tas ir tāds varbūt fizioloģiski, tas viens aspekts. Protams, arī dzirde un redze un vēl, kas viss bojājās, jo piespiedu ne pārāk labos apstākļos mums nākas bieži vien atrasties. Bet arī psiholoģiski dažādi mentāli, jo
protams, tik augstā atbildības pakāpē vienmēr sakoncentrēties un veikt koncertus ir ļoti izaicinoši, un to ilgstoši grūti ir tā izturēt līdz pat varbūt sliktākos gadījumos pat kaut kādām panikas lēkumiem. Jā. Katrā ziņā profesionāli zūd kaut kādas spējas ar laiku. Un ko tad darīt? Tieši tā, ko tad darīt? Tālāk? Jā. Jo tomēr tās izdienas pensijas, zinām, tas ir kaut kāds maziņš tāds spilventiņš, kuru tu vari saņemt nostrādājot tos gadus. Jā. Un tad, kā jau tur minēja, tas jau tālāk notiek. Tas pienesums arī profesionālais tālāk tiek nodots arī pedagoģijā. Jā. Jo tā tas arī ir. Tas ir kā tādā, teiksim tā, tā skatuve, ja viņa ir skaista, bet arī nežēlīga tā profesija, vai tā kā, teiksim tā, kā šovu biznesā, ja? Kad ir tāds brīdis, ka tu vienkārši vairs nevari, tavi mentāli un fiziskie resursi to vairs nespēj, un tas nav tikai tā, ka individuāli kāds nevar, bet vidēji mēs redzam, ka šajā profesijā notiek tavas minētās arī tādas problēmas, kas arī, kad sprāda locītavas, dzirde, redze, mentālās lietas, arī jums ir ļoti liela koncentrēšanās, un tad ar sekundes, desmitdaļu, simtdaļu precizitāti jābūt kopā, un kā tagad mēs esam. Paldies, ka tu vispār piekriti, atradām laiku. Mēs ar Kasparu tikko nospēlējām Parsifālu pirmo cēlienu, kas jau bija pie 2 stundām. Esam tagad piekristuši. Pirmais no 3 cēlieniem. Pirmais no 3 cēlieniem, jā, un tā kā ir tā. Un tā galvenā doma ir tāda, jā, paldies vēlreiz, ka tu piekriti, un ka lai sabiedrība arī saprot to, jo šīs tāds vienkāršs mūziķu sarunas par mūziķu un tādu profesijas garoziņu. Ceru, ka mākslinieki atsauksies. Ir jau, protams, arī agrāk bijusi diskusija un vienmēr ir paskaidrots, un diemžēl, laikam, ir vēl jāturpina to skaidrot, bet tas ir arī ne jau pavelti, tik asi šoreiz mēs reaģējam varbūt uz to, jo kārtējo reizi tas ir jāpierāda it kā pašsaprotama lieta. Bet, mums jā. Jā. Bet jā. Tā tas ir. Es ceru, ka nekādas muļķības tur neaizies tik tālu līdz pieņemšanai. Šāda interpretācija sarunas nebūs. Vakar arī, kas jau masu medijos parādījās, ka tāds morālais atbalsts no kultūras ministres un ministrijas māksliniekiem ir. Jā. Noteikti, ka kaut kāds finanšu ministrija kaut ko spiedīs. Jā, labi, mēs pieskārāmies vienam aspektam, tā teikt, nākotnes mūziķiem, bet mēs varētu diskutēt vispār par izdienas pensiju taisnīgumu jau piedāvājumā, kas ir jau, kur ir iestājušies tajā sistēmā līdz tam 27. gadam. Procentu samazinājums no ieņēmumiem, kas bija 55, tagad taisās būt 45, tas nozīmē, un arī griezti, tā teikt, kurus sasniegt pat ar 3 darba vietām, iespējams, ka vairs nevarēs. Un arī esošajiem mūziķiem arī tie faktiski zūd viņa tā izdienas pensija kā tāda. Jēga viņa arī zūd. Ko tu teici? Viņa kā mehānisms, viņa vairs nestrādās, ko viņa pildīja. Jā. Un tad jau jāizvēlās, man liekas, laicīgi, ko darīt, jo ne jau 40 vai 50 gados pārkvalificēsies, kur jau tevi vairs nekur nevajag. Tad, kā mūsu kolēģis no orķestra, kurš pirmais atsaucās uz šo sarunu un teica, ka viņš nepiekrīt tam terminam pārkvalificēties. Viņš saka, tad vienkārši jāuzvēlās, un šie apstākļi liks jauniešiem izvēlēties kādu citu profesiju, kur nevajadzēs pārkvalificēties. Jau izvēloties profesiju, jau pareizi acīm redzot. Nekas neatliek cits. Vai arī, lūdzu, nepieņemiet šādu redakciju. Labi, Kaspar, liels tev paldies. Ja tev kaut kas piebilstams ar šī brīdī varbūt, ka nē. Paldies arī tev, Marek. Paldies tev, kā atsaucies. Un tad mēs ceram, arī uz tādu tiešām, es arī aicinu, šis tiešām ļoti vienkārši tādas sarunas, kā es redzu tādā formātā, lai tas ir tā sabiedrībai saprotams un mākslinieki, atsaucieties, liekat arī jūs kaut līdzīgi šādas sarunas sociālos tīklos, un mēs tiešām ceram, ka arī valdība mūs pamanīs, uzklausīs, un tomēr tad nepadarīsim lietas, kas jau tā jau nav tik labas, vēl sliktākas. Tas būtu tā vienkārši teikt.
Labi. Jā, paldies. Paldies.